Viss, kas ir mums apkārt, viss, kas notiek zem zemes un debesīs, viss, kas norit mūsos pašos, ir dažādu bioloģisko procesu mijiedarbība. Mūsu iekšējā vide ir atkarīga no tā, kas ir mums apkārt. Ikdienu mēs saskaramies ar saules un kosmosa spēcīgo starojumu. Tāpat enerģētiski procesi notiek zemes iekšienē. Tāpēc svarīgi ir zināt, kā sadzīvot ar šo starojumu, kā tas mūs var ietekmēt un kas tad īsti ir ģeopatogēnās zonas, kas mums var kaitēt. Lai arī par to, kas tās ir, izvirzītas vairākas teorijas, par to pastāvēšanu šaubu nav. Par to liecina jebkuras dzīvās dabas reakcija uz to. Gan koki, gan daba, gan dzīvnieki, gan cilvēki reaģē uz to. Un parasti patogēnām viņas sauc tādēļ, ka viņas rodās kaut kādas patoloģijas. Kaut kas izmainās. Cilvēki saslimst, augiem veidojās kaut kādu dīvainu izaugumu, vai viņi vispār neauga. Vai notiek kaut kas nelabs, varētu teikt. Tomēr tā kā ādars tiek saistīts ar ūdeni, var rasties jautājums, kāpēc gan ūdens mums būtu kaitīgs. Tāpēc jādomā, ka šajos procesos iesaistīts vēl citas parādības. Viens no pieņēmumiem ir, ka tas varētu būt elektromagnētiskais lauks. Elektromagnētiskais lauks, ja viņš pastāv, tad viņš ir viendabīgs un tur nekam nevajadzētu notikt. Bet dažās vietās viņš ir vairāk un dažās vietās mazāk. Tas tā kā viļņi upē veidojās stāvviļņi, un tie stāvviļņi ietekmē ūdeni, un vienkārši tas ūdens ir kā tiek savilkts tādā vietā no šiem no elektromagnētiskā lauka. Par tā elektromagnētiskā lauka frekvenci, par to pastāv ļoti dažādas teorijas, cik tā varētu būt liela. Sākot no ļoti zemām līdz ļoti augstām frekvencēm. Zemās frekvences, taisn akustiskās, tās, kuras ar skaņu saistītas, tās rada cilvēkos baiļu sajūtu. Un arī encefalogrammā cilvēkam zemās frekvences ir tās, kuras saistītas ar meditāciju, vai ar gulēšanu, vai ar miegu. Un tās varētu būt arī zemes vai augstas frekvences. Bet katrā ziņā tas ir frekvenču spektrs, tie stāvviļņi, kur veidojās. Un tā kā ap cilvēku pašu pastāv lauks, elektromagnētiskais, dažreiz viņu sauc par auru, bet tā ir tikai daļa no cilvēka. Un ja uz zemes ir šīs lauks, tad notiek šī mijiedarbība. Un ja notiek šī mijiedarbība kaut kādā veidā, tā var izsaukt patoloģiskas parādības. Bez tam ūdens ādars nav vienīgās, kas mūs ietekmē. Vēl par ādaru veidiem uzskata, ka no zemes, kur ir zemes lūzumi, un tās noteikti ir citas āderes nekā tās, kuras saistītas ar elektromagnētisko lauku. Un par zemes lūzumiem nāk radioaktīvā gāze radons. Nāk no zemes ārā, un radons ļoti nelabvēlīgi ietekmē cilvēku, un tas varētu būt viens no cēloņiem. Kāpēc? Ir kaut kas slikts, ir ģeopatogēns. Un ir zemes magnētiskais lauks, un zemes magnētisko lauku spēcīgi ietekmē saules. Tas ir tie procesi, kas notiek uz saules. Un zemes magnētiskā lauka svārstības ir līdzīgas tām svārstībām, kādas ir cilvēka smadzenēs, encefalogrammā parādās. Vēl viena iespēja ir Šūmaņa viļņi. Šūmaņa viļņi, tie ir elektromagnētiskais lauks, stāvviļņi, kur veidojās zemes atmosfērā no zibenes spērieniem. Un viņiem ir apmēram 7 Hz frekvence. Un viņi veido struktūru uz zemes. Un tā kā visas šīs iedarbības varētu būt āderu cēloņi. Šie dažādie starojumi ap zemeslodi veido tīklu. Viens igaunis ir izpētījis to struktūru, kāda ir Latvijā un Igaunijā, tāda interesanta struktūra, kur ir, un viņi ir saistīti ar tām vietām, kur ir Latvijā senās svētvietas. Interesanti tas, ka tās tad jālieto cits vārds, enerģētiskās vietas. Ja, tāda tur ir, tajās vietās ir
kulta vietas bijušas tādu, un arī baznīcas tiek celtas tādās vietās, un tas ir interesanti, kad šādas vietas nebūtu nesauc par ģeopatogēnām vietām, vai ne tādu. Jo, kā tad to skaidrot, ka šādas vietas ir uz āderēm, un pie tam ļoti spēcīgām āderēm parasti. Bet to varētu saistīt ar to, ka šādās vietās cilvēkiem ir nepieciešama zināmā mērā izmainīts apziņas stāvoklis. Un, lai iegūtu šo izmainītu apziņas stāvokli, droši vien vajag papildus enerģiju. Un šī papildus enerģija ļauj cilvēkam nodoties lūkšanai vai tur veikt kultiskas darbības vai veikt kaut ko tam līdzīgu. Bet tādās vietās cilvēki nedzīvoja, viņi tikai sanāca tur uz kādu brīdi. Cilvēka organisms gan ir pietiekami gudrs, lai no apkārtējās vides spētu paņemt to, kas tam nepieciešams. Taču, ja cilvēks ilgstoši atrodas nelabvēlīgas zonas ietekmē, organisma aizsargspējas pavājinās un ar laiku šis kairinājums var rosināt nopietnas veselības problēmas. Zināmākās no tām ir onkoloģiskas slimības. Lūdzām šos procesus komentēt profesoram Nikolajam Nikolājevam. Onkoģenēze no austrumu metafizikas viedokļa ir šīs enerģetiskās depresijas izpausmes, jeb šķidrumu, asiņu šķidrumu, limfas, šūnu metabolisma līmeņa kritums, un līdz ar to sāk parādīties visādu izpaušņu veidojumi, sablīvojumi, blīvojumi. Lūk, šīs blīvas substances ir stagnētās, ir hipoenerģetiskās substances, kurās, ja jūs atradīsieties zonā, kura raksturojas ar zemu enerģetisko aktivitāti, vēl vairāk padziļināsies. Un lūk, tad šis process aizies stipri ātri. No otras puses, te ir arī otra galība. Ja jau šis process ir izveidojies, ja tā onkoģenēze nav jau sākotnējā fāze, bet cilvēkam šis process jau ir. Tad, ja viņš tiks nostimulēts, notiks šī procesa diseminācija. Tāpat, ja mēs, piemēram, to pašu pacientu ar dzemdes kakla vēzi nostimulēsim ar lāzerstarojumu, pielietosim starojumu, kuram piemīt augsta bioloģiska aktivitāte, piemēram, tas pats infrasarkanais spektrs, kurš raksturojas ar ļoti augstu bioloģisku aktivitāti. Tas var veicināt, aktivējot asinsrita limfodrenāžu un tā tālāk, var diseminēt šo procesu, un process aiziet ļoti ātri, un būs process jau nevis lokāls, bet difūs, ar kuru vairs nav iespējams cīnīties. Un tas atkal ir otrs piemērs, kurš ekstremāli augstas aktivitātes geopatogēnā zona tāpat būs ļoti kaitīga šim pacientam. Te varbūt arī ir atbilde, kāpēc lielākoties ir šī onkoloģija vērojama salīdzinoši biežāk geopatogēno zonu rajonos. Jo jebkuram cilvēkam tas pašas onkošūnas var veidoties savu mūža garumā, jo vecas šūnas ar izmainītu ģenetisko kodu, viņas pastāv organismā vairāk vai mazāk, labāk vai mazāk. Un ja viņas ir tomēr, un ja mēs mākslīgi veicinām viņu labklājību, tātad vai to sablīvēšanos, vai disemināciju loģiski. Tāpēc arī kā ar plus, tā ar minuszīmē geopatogēnās zonas, jebkura gadījumā ir ļoti bīstamas. Speciālisti arī ir viensprāts, ka no zemes dziļu starojumu nav iespējams izvairīties, lai arī pasaulē pastāv vismaz 300 dažādi izgudrojumi, kas it kā pasargā no āderēm, un iespējams, ka uz laiku cilvēkam, kas kādu nebūtu ierīci izmanto, arī rodas placebo efekts un sajūta, ka patiešām ir labāk, taču ilgtermiņā no starojuma iespējams izvairīties vien neatrodoties uz tām. Skaidrs, ka pirmais risinājums ir atrast noteikti precīzi. Kas var būt precīzāk, ja ir tāda mašīna, ja ir tāda moderna tehnoloģija, kura var pateikt, ka jā, te viņš ir, un tāds viņš ir pēc savas dabas.
Ja mēs vēl varam noteikt viņa spektrālo analīzi, nodrošināt spektrālo analīzi, tad ir super ideāli. Tad mēs zinām, ka, piemēram, cilvēciņam, kuram ir sirds problēma, un, piemēram, viņa sirds izstaro to 7 Hz frekvenci, un tas sakrīt ar šīs zonas aktivitāti, nekādā ziņā tur nedrīkst atrasties. Labas veselības centra Asola speciālistiem ģeopatogēno zonu noteikšana ir ikdiena. Ar ģeofizisko anomāliju indikātoru IG1M iespējams mājoklī darba vietā atrast zonas, no kurām labāk izvairīties. Tāpat īpaši svarīgi ir pārbaudīt zemes gabalu, ja māju vēl tikai plānots celt. Parasti šīs vietas meklējums ir tomēr saistīts ne tikai ar ādernieku, bet arī ar to, ka drusciņi apskatīties, kas notiek tajā gruntē. Un tāpēc ļoti normāli būtu ģeologu vai ģeofiziķu pakalpojumus izmantot, lai izvērtē vispār, kas tur ir apakšā. Un tad arī būvējot māju ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu pa debesu pusēm. Ja jūs ievērosiet, ka visas vecās ēkas, kas ir celtas, lai arī kāda tā vieta būtu, viņi ir orientēti tieši pa debesu pusēm. Šeit pat nebūtu tik svarīgi ziemeļi, dienvidi vai austrumi, rietumi, bet es arī sākumā domāju, kāpēc tas ir tik svarīgi. Bet, ja mēs aizbraucam uz kaut kādu ļoti mazu dzīvoklīti, kur ēka ir novietota kaut kādā leņķī pret debesu pusēm, tad arī šīs līnijas, kas iet Hartmana, Kurī, Vitmana līnijas, viņas būs ļoti slīpākā leņķī. Un tas nozīmē, ja mēs gribēsim kaut kādu darba vietu vai guļvietu pārvietot, mums ļoti maz variantu, kur to būs pārlikt. Bet ja līnijas iet vairāk, viņas neiet līnijās kā ar lineāli novilktas, bet daudz maz kaut kādās ģeometriskās figūrās, tad mums ir kaut kāda iespēja vieglāk pārvietot šīs vietas. Tāpat cilvēkiem vairāk vajadzētu ieklausīties sevī, savās sajūtās. Ja jūs īpaši labi nejūtaties, piemēram, tādās situācijās, kad jūs esat mainījuši dzīves vietu, pārbraukuši uz citu vietu, un pēkšņi jūs sākat jums sāp galva, paaugstinās asinsspiediens vai kādas citas problēmas rodās, vai imunitāte šķiet palikusi švakāka. To reizēm var saistīt tieši ar šīm ģeopatogēnajām zonām. Vai arī, piemēram, cilvēki taisa remontu dzīvoklī, pārvieto mēbeles un saka, sākas kaut kāds sliktāks miegs, piemēram. Mēs arī zinām, ka miega laikā, lai cilvēks atjaunotos, ir ļoti svarīgi šie alfa viļņi, kad cilvēks jūtās mierīgs, relaksējies, atslābinājies. Un ir ļoti daudz pētījumu, ka tieši pat īslaicīgi, pavisam īslaicīgi atrodoties pat līdz 3 minūtēm, cilvēka encefalogrammā var mainīties viļņu garums. Un tā, piemēram, ir tie traucējušie gāma viļņi, kas rada cilvēkam tādu papildus uzbudinājumu. Tāpat laikā šis uzbudinājums ir tāds, kad cilvēks kļūst ļoti neuzmanīgs, izklaidīgs, viņam varbūt biežāk sāk sāpēt galva. Un tās ir tās lietas, kas parādās uzreiz. Jāatceras arī, ka šīs zonas ietekmējat visu dzīvo dabu, tāpēc arī palūkojoties apkārt nereti varam ievērot ko neparastu, kas liecina par ģeopatogēno starojumu. Piemēram, ja ir cilvēkam pie zemes pie mājas kaut kāds zemes gabaliņš, tad reizēm var redzēt, pieņemsim, varbūt ābele ar ļoti dīvainiem zariem. Es pat tās netālu no Rīgas redzēju ābeli, kurai zari tā kā čūskas izlocījušies. Ja? Tad liekas, ka laikam tajā vietā kaut kas nav labi. Vai arī pēc zāles, piemēram, zālājs, teiksim, vienā vietā viņš aug un ir kaut kādas līnijas, kur pieņemsim, zālīti nīkuļo. Tāpat tās arī normālie kultūra augi. Nezālēm gan reizēm patīk šīs zonas. Vairāk par ģeopatogēnajām zonām, to ietekmi un noteikšanas iespējām uzzināsiet Labas veselības centra mājaslapā internetā Asola Geo LV.